Šoreiz gūsim ieskatu karikatūrista profesijā. Uzīmēsim cilvēku karikatūrā. Tas, kas ir jāatcerās, jo viss ir lielāks, pārspīlētāks, nereālāks, jo gala rezultāts būs smieklīgāks. Tādēļ lieciet lietā savu fantāziju un redzēsiet, cik jums lieliski viss izdosies. Sāksim ar degunu. Jo krāšņāks lielāks deguns, mūsu galvenā rota, jo mūsu cilvēks būs skaistāks. Uzīmēsim cilvēku ar lielām acīm. Tātad acis, kā divi lieli apaļi bumbuļi ar vidū iestiprinātām zīlītēm. Uzīmēju skropstas, ļoti elementāri, kā divas līnijas, un uzīmēju muti. Muti šajā gadījumā būs vaļā, mēs izveidosim, ka cilvēks kliedz. Karikatūristiem ļoti patīk smīdināt cilvēks, tāpēc es šeit uzīmēšu divus zobus, un šajā vietā uzīmēšu mēli. Kaut kur šeit ir mēli, un uzīmēšu kaut kādu vēl vienu zobu. Tagad ļoti nozīmīgs ir arī zods. Zodu uzīmēšu šādu. Redziet, vienkārša līnija. Ejam tālāk. Karikatūrā ir svarīgs kakls. Kakls nedrīkst būt pārāk biezs, un kakls nedrīkst būt vertikālu līniju zīmējums. Kaklam ir jābūt tievam, orientētam, sašaurināt. Viņam ir jāsašaurinās uz vidusīti. Nākošais elements sejā ir auss. Jo trakākas lielākas ausis, jo smieklīgāks zīmējums, tas pats galvenais. Ļoti vienkārši auss, skrimslis, mazais kauliņš, kas skrims līdz vidusītī. Un mati. Matus jūs variet improvizēt, kā vien vēlēties. Es šajā gadījumā uzīmēšu matu frizūru, imitējot kuplus matus. Un šajā vietā parasti karikatūristi liek savu autogrāfu. Ko mēs esam iemācījušies ar ļoti elementāriem līdzekļiem? Uzīmēt karikatūru, uzīmēt seju, ar ko sāciet ar degunu, ar acīm, un tad jau pamazām konstruējiet visu pretēju pulksteņa rādītāju virzienā. Lai smieklīgi sanāk!